Labdien! Šodien turpinam cept gaļu, bet šoreiz nerunāsim tik daudz par gaļu, vairāk par kādām lietām, par cilvēkiem, par cilvēcīgumu. Un šodien gribētu parunāt par prieku. Mums šodien viesos ir Mateja draudzes mācītājs Matīs Petrauskas. Sveiks, Matīs! Čau, Jāni! Prieks būt šeit, prieks būt un cerēt uz garšīgu steigu. Jā, tu droši pastāsti par sevi. Jā. Iepazīstini ar sevi. Un es tikmēr jau sadiktēšu kā tādu marinātību, ja, kas sastāv no olīveļas, sāls un 5 piparu maisiem. Bet tu iepazīstini ar sevi. Man īstenībā tāds diezgan pārsteigums ir. Tu esi ritīgi jauns, tu esi, es teiktu, ļoti liels draudzes mācītājs. Tāds, Vidējais Latvijā nav liels draudzes. Nu, priekš Latvijas liels draudzes. 500-600 draudzes locekļi. Tas man ir tāds liels skaits, un zin kā, bieži vien ir tādam kārtīgam latu vīram, jā, atnākot ieraugt tādu jaunu čali priekšā, jā, ko viņš zina, kā viņš tagad man te mācīs. Es domāju, pastāst arī par šo sadaļu, bet tagad es dodu vārdu tev. Jā, kā jau tu teici, es esmu Matīs, esmu Rīgas Mateja Latvijas draudzes mācītājs, 3. garāmā draudzes locekļu skaitu. Uz papīra mēs ir 100, bet opcents, kas ir daudz, bet dzīvē mēs ar to reālo skaitu rītu 500, 600, 500 varētu būt tāds reālais aktīvo draudzes locekļu skaits, cik mēs esam. Jā, es Latviju draudzi varētu teikt kopš Covid sākiem. 2020. gada esmu aktīvi tajā garīdzniecības kalpošanā, bet bez tā esmu ģimenes cilvēks, vīrs, brīnišķīgai sievai Elinai, 2 bērniem, Emmai un Joelam. Esmu tētis. Un nekad dzīvē negribēju būt mācītājs. Tas nebija mans mērķis vai plāns vai kaut kāda karjeras izvēle. Tas drīzāk bija tāds dzīves ceļš kopā ar Dievu, ejot savu dzīves ticības ceļu. Nonācu līdz tam, ka vienā brīdī es sapratu, ja es turpināšu darīt jebko citu, tā būs drīzāk bēgšana no dzīves aicinājumu. Tā, kur Dievs man virza. Nu, lai arī ko nozīmētu, ka Dievs virza vai nav vada. Es saprotu, ka ne viss, kas skatās, ir tāda kristīga pasaules redzējuma, bet tas koncepts var likties tāds mazliet sarežģīts vai nesaprotams, bet... Man jau liekas, ka cilvēkiem interesē, ne? Tu esi jauns cilvēks, tu nodibināji ģimeni, jā. Tu izvēlies, tu zini, ka tu esi pirms tam strādājis tirdzniecības jomā, un pat izdomāt, ka nē, es tam visam atmetu roku, vai arī pat droši vien kaudiņu lielāku un vēl dažādas lietas, ja, var apceļot pasauli un vēl visu kaut kas, bet nē, es būšu mācītājs. Jā, nu redz, es uzaugu kristīgā ģimenē. Es Matejā nenonācu tā, ka mani aicināja, tāpēc, ka es esmu brīnišķīgs mācītājs, drīzāk es esmu uzaudzis Matejā, jau 3. paudzē šī ir mūsu ģimenes draudze. Es, kad kļuvu par kristieti personiski, kad 15 gadu vecumā es sapratu, jā, es ticu Jēzum kā savam personiskam kungam glabēm, es sapratu, ka es gribu būt ne tikai tāds patērētājs, kurš tikai ņem un ņem, bet es gribēju būt arī devējs. Es gribēju dot tālāk to, ko es esmu labi sapratis un saņēmis. Un tad es iesaistījos tā saucamās visādās kalpošanās, visādās nozarēs. Vienā dzīves posmā bija iesaistīts jauniešu darbā, ļoti aktīvi. Un pat vadīju jauniešu darbu mūsu draudzē. Un tad, kā tu teici, es biju tirdzniecībā, es biju vienā komandējumā Amerikā, Šarlotē, un nolaižoties Šarlotes lidostā, es ieraucu milzīgu plakātu ar Billiju Grēmu. Billijs Grēms bija, daudz uzskata viņu par 20. gadsimta visietekmīgāko evaņģēlistu, tādu mācītāju, slidinātāju, kas braukāja pa visu pasauli. Tāpat bija arī Maskavā 80. gadu pašās beigās, kur daudz es zinu, ka brauc. Un es vienkārši redzēju viņu plakātu, un es atceros uz tā komandējuma laikā. Es, protams, darīju savus darba pienākumus, bet mana sirds un domas visu laiku bija pie tā vīra, ko viņš ir izdarījis. Un es sāku diezgan nopietni domāt, ka man nav jādomā par pilnlaika kalpošanu. Un atbraucu atpakaļ, drīz vien nomainīju darbu, jo es sapratu, ka es tur nespēju būt. Un es Dievam teicu, Dievs, es tev to 3 mēnešu laiku pārliecinu mani. Vadi mani, vai nu tas ir, es aizgāju uz darbu, kas uz papīra bija labākais darbs, kāds varēja būt, kas bija saistīts ar pēdījiem, kas bija saistīts ar to, ko es biju mācījies, ar kaut kādiem
kas man patika, un es tev to 3 mēnešu laiku. Mums Latvijā 3 mēnešu pārbaudas laiks darbam, kas es tev to 3 mēnešu laiku, jo pārliecina man ir jābūt te, jāstrādā, jāpelna nauda. Un es kā brīvprātīgais ar visu sirdi kalpošu draudzē jauniešiem, un tā, vai arī nezinu, vai man atlaišanās, vai kāds spēk. Un mēs ar sieviņu jutām, ka pilnīgi tā naudas līdzekļus. Mēs redzējām, ka uzņēmuma vadībā ir citas vērtības pilnīgi nekā tas, ko mēs savā dzīvē redzam. Es redzēju, ka nav tā prieka, par to mēs šodien bišķi par runāt, vai ne? Un tad es vienā brīdī sapratu, ka man ir nevis jāmeklē vēl cits darbs, kas pēc kādus mēnešus jau atradu CV online meklējot jaunu darbus. Ne, man nav jāmeklē jauns darbs, man jāiet mācīties un jāpīt par mācītājs. Tajā brīdī es iespējams pat baidījos nosaukt to par mācītājām. Es vienkārši tik pilnlaika kalpošanu bija jādomā, ka nekalpot jauniešiem. Un kopš tā brīža viss aizgāja kā ļoti loģiski. Jā, praktiski pēdējos 7 gadus esmu kā garīdznieks. Tad jau 5 gadus fondu draudz. Tā ir iespējīgi. Es zinu, ka tu kalpo arī pie mums saimā. Jā. Es tik bieži, bet vismaz reizi mēnesī, es gribētu teikt. Nē, es esmu reiz ceturksnies. Reiz ceturksnies? Reiz mēnesī ir kāds no Baptistu baznīcas. Jā, es domāju reiz ceturksnies. Un tad prieks ir sapikt, un ka tu arī tā ir tāda kalpošana. Mums tautas kalpiem, kur saimā, un tas ir tāds labs vārds ceturtdien rītos, un es redzu, ka ļoti daudz arī mani kolēģi. Ne tikai, kas ir saimnes deputāti, bet arī darbinieki no saimnes, kad iet un būs tādi kafiju. Tas īpaši pirmajās reizēs bija tā jocīgi, tu ieskani deputāti, viņi teikt, ko varētu slānīt par to, ka tur, ne tā ir pieņemuši. Ne tādu likumu pieņem. Tad otrs puses saprot, tie, kas atnāk uz tie svētki, jau meklē, kam Dievu vadības, bet meklē Dievu pārbūt no atbildes uz kā dzīvot. Es domāju, ka gan Bībele, gan sekošam Dievam ir iedot tādu ļoti skaidru vadlīniju, kā dzīvot. Arī patīk šie svētbrīži, jo tas ļauj pāraudzīties pāri frakciju plūdumam. Ja, ka mēs varam sanākt no dažādām frakcijām, dažādi deputāti tur kopā, un tieši tāpatās arī dažādu konfesiju pārstāvi. Jo, principā, visu konfesiju pārstāvi mainās, tad es teicu, ka es reiz ceturksnī, ka man likās, ka biežāk. Es to tur redzu, tik lielu iespēju atstāju, bet varbūt tev kaut kur Rīgas ielās satiek, bet daži laikam jau baigi dēļ, bet droši vien, kad mūsdienās tas Facebooks un sociālie tīkli liek sajust it kā to klātbūtni, tev liekas, to cilvēks satic, bet īstenībā tu esi vienkārši redzējis kādu viņa pasākumu, kur viņš piedalās, un tas tā arī veidojās. Bet tu satiec to cilvēku, gribētu tikai par kaut ko parunāt, bet tu jau visu zini. Jā, un tu saki, es to redzēju, bet tad ir tā forši paprasīt, es redzēju, ka jūs ar ģimeni bijāt aizbraukuši ekskursijā, ja, nu kā jums tur gāja, ja, jo tu redzēji bildi, kad bija ekskursijā, tā kā, ir arī labās lietas, ja, kur, jo es vienmēr saku, tas ir jautājumi vai lietai, kurš tu paskaties. Ja. Viena ir, jā, es visu zinu, tad otra ir tā. Un droši vien tāds arī šodienas tas jautājums, labi, šodien forši spīd saulīt, bet šī vasara mums bija diezgan lietaina. Un tad daudz droši vien, kas kaut kur bija vīlušies, varbūt prieku pazaudējuši tajā, kad man ir atvaļinājums, ja, bet es neesmu priecīgs, jo saule nespīd. Ja, un kā tu savā dzīvē rodi tādu prieku, ja, optimistiski ietam cauri, jo tas, ko es bieži vien runājot ar cilvēkiem, es saprast, tieks tādi optimistiski, viņiem tāds optimistiskākas lietas notiek, un tad ir arī kāds bēdas, ja, kam jāaiziet cauri, tad redz, ka kaut kā tā tomēr vieglāk. Man liekas, ka ar to prieku, ka tas nav tikai smaids sejā, ka tam priekam ir jābūt kaut kur dziļāk. Un kā Jēzus teica, priecājieties ar priecīgajiem un raudiet ar tiem, kas raud. Es domāju, ka mums ir abām tām emociju spektra pusēm jābūt. Mēs nevaram tikai, tā kā es nezinu, pajovu visu laiku smaidīt un kaut ko jokoties tik vien. Es domāju, ka ir arī tas nopietnā dzīves daļa. Nevajag arī dzīvot paliegumā, kad ir sāpīgi. Bet jā, es domāju, ka ļoti bieži ir tās mūsu vienkārši izvēles, kā es izvēlos skatīties uz dzīvi. Tas pat tu pieminēji laika apstākļus, jā, saulītā ir vieglāk priecāties, D vitamīnu uzņem vai ne,
vienkārši jau acis savalkās ar smaidu krunciņā. Man tie draugi tikko kā atbraukuši arī pie manas ciemos šeit. Tas ir viegli atbraukt, vienkārši sēdēt pošu. Es arī viņiem gaļu. Viņi no Kalifornijas, un viņi teica, ka mēs ar Andri kopā kādreiz Ekiju spēlējām, un tad viņš ir ieskatījies vienā Kalifornietē, bet jau 5 gadi, ir kā pāris, un viņi atbraukuši, un mēs Stefānijai parādījām piensaimniecību, lauksaimniecību Latvijas vispār šeit, un viņi teica, ka viņi ir 2. reizi Latvijā, 1. reizi bija ziemā. Tagad vasarā viņš saka, kā atšķirība? Viņš saka, 1. reizē man likās tāda, cilvēki nesmaida, ja, tur tā nerunājās, ja, viņš saka, šoreiz esot visam jau savādāk, viņš saka, laikam, pēc saules spīdāt. Tieši tas pat teikt. Protams. Man bija, laikā, man brauc, es biju kristietis, viņš nebija, un es vienmēr gāņu, tur kaut ko veikalā, tur iejokoju ar pārdevēju, kaut kā tur stīdi, komentāri pasaka, kaut kā tur pasveic, viņš saka, ko tu biedēties cilvēks, ko tu viņiem piesieties? Nē, tā kā, man ir ko iedot tālāk, vai ne? Es varu kaut kādu smaidu un muļķību varbūt iedot kādam dienas tādu labāku dēvu un labāku momentu, kas dzīvē nav. Bet kur dabūt prieku, es domāju, jā, ka tas ir pirmkārtām tā izvēle. Tā ir izvēle skatīties arī lietainajās dienās. Es to mums ir nodzēs grilu. Jā. Un uz ilgāku sarunu, labāks podcastu ieraksts. Bet jā, tā ir izvēle lietainajā dienā nevis dusmoties par to, ka ir feļķis, bet varbūt ielikt tajā feļķē, vai ne? Jā. Tās ir izvēles, tā, kad tu ej ar bērniem, un tu vari visu laiku viņu raustīt un teikt, viņš savācies, vai arī kopā ar viņu tur, nezinu, paspēlēt ar čieku ar futbolu. Kaut ko skatīties uz dzīvi pozitīvāk. Man personīgi, jā, man patīk visu laiku meņķības, tāpēc teikt, es ievarēs, es nesaprotu, kā varbūt mācīt kaut visu laiku tādu mājās. Jāsaka, vesakra, un es saku, jā, savs veids, kā nolaist to stresu, kas ir uzkrājies caur humoru. Jā, jo mēs varam fokusēties tikai uz sliktu, mēs varam fokusēties uz labo un saprast, ka pasaulē visi nav tikai kretīni un raunderi, ka ir arī atkal maz labs lietas. Mēs liekas, katram jautājumam ir šīs puses. No kuras puses tu pieeji? Katrā lietā tu atrast gan par ko sadruni, ja? gan atrast to pusi, ka tomēr ir kaut vai pamācība. Kaut vai pamācība un lieta, ko tu no tā var iemācīties, ja tiešām tu kādu šo te pozitīvo sadaļu. Ir tik daudz cilvēku, kas redz, kas nestrīgās situācijās bijuši un principā ir izgājuši tam visam cauri, ja, un šobrīd viņš ir tiks daudz tālāk, ja, daudz sakārtotāk, visu ir tāda iekšējo integritāti, ja viņi tā saukta, ko vajag panākt, ja, ka tev ir no visām pusēm esi veidots, ja, ka tev ir gan sakārtot, gan emocionālais līdzsvars, gan garīgāk. Tas ir ļoti svarīgi. Un tieši tāpatās arī fiziskais, lai tu esi fiziskajā kondīcijā un arī finansiāli. Tāpēc saka, tā ir tāda integritāte, lai tu varētu iet uz priekšu un dot arī citiem. Jo tā, kad citreiz pārpumpē vienu no šīm jomām, un pārējās paliek kaut kur fonā, un tad atkal nav labi, ja, tad tas kad panākt to integritāti ar sevi, to jomu veselumu, tas ir arī viena no lietām, kas dod ikdienas prieku. Jā, es biju pat puišu nometnē, BP Drafts, mans draugs un kolēģis Mārtiņš Ozoliņš. Viņš runāja par to, ka mums dzīvē ir jābūt tam balanci. Viņš tev salīdzina, kā mēs ar puišiem runājam, viņš tev ir mašīna, kur ir forša mašīna. Viņš saka, ka viņai, jebkurai mašīnai vajadzīgi tie 4 riteņi, un viņos visos jābūt uzpumpētiem gaisam. Viņš teica, ka ir
gan man tā finansiālā pasaule, kurai ir jābūt daudz maz balansā, tur ir jābūt manai emocionālai pasaulē, manai garīgajai un fiziskajai pasaulē. Visām 4 ir jābūt ar uzpunktētu ķējas. Es nevaru tikai iet svaru zālē un kačāties, bet īstenībā es ir ļoti savāds cilvēks iekšķinē. Cenšos paslēpties aiz tā. Tāpat arī es nevaru tikai sēdēt visu laiku klosterī un meditēt par kaut ko, kamēr es neesmu spējīgi parīpēties, nezinu, par savu ģimeni finansiāli un arī garīgi. Un tur ir jābūt tam, ka man ir tā pilnvērtīgā dzīve visā. Manuprāt, tas dod ikdienas prieku. Vismaz manā gadījumā, manā dzīvē, ka es skatos arī bērnu barīši ir 6 bērni, un bieži vien ir tu aizbraukt kaut kur viss vesels pakā. Visu salikt, visu sadarīt, visu, un tagad, ja tev nav tās emocionālās un garīgās stabilitātes, protams, tev ir arī to finanšu puses pretī. Tālu nevar tikt. Un tādās ikdienas solī, ka tu centies audzēt to visu reizē, vienlaicīgi, un lai tajā visā būtu kaut kāds balans. Un būs sezonas, kur tā viena riepa var 2 vai 3 ir cauras, tad ir jādomā radikāli, ko vajag mainīt. Pārētums, atrast, pasportot, vai ne vakarā. Mēs ar sieviņu runājam laika paši. Man darbs specifika ir tā, ka daudz darbs ar brīvprātīgiem, daudz no visiem, kam ir ikdienā darbs no 8, 9 līdz 6, vai ne? Tas nozīmē, ka man sāks darbs visbiežāk no 6 līdz 9, 10, bieži vien, kad mājās atnāk stipri vēl. Un mums atkal nav tas laiks, kad mēs varam divatā pabūt, mēs sakam, mums vajag iziet, vienkārši pasteigt. Mēs varam aiziet kopā kaut kur divatā. Tagad bērni būs paaugšies, varbūt uz brītiņu viņus atstāt, vai ne? Tad uzliec molkam vai kaut. Mēs varam izmest loku un pārspēt vienkārši. Parunāt, pārelpot kopā. Tā. Un mērķiecīgi netaut visu. Tas ir tās lietas. Nedaudz par gaļu. Varbūt arī ieminot, par cik šeit esam. Cik ilgi marinē viņu šeit? Es parasti marinēju, kamēr man uzsilst grils. Šoreiz mums grils nopūt vējš. Būs labi iemerināt. Jā, tad būs vairāk iemerinējusies, bet pietiek ar 10-15 minūtēm. Ilgāk nevajag. Šeit mums ir daži ribāji gabali. Jā, un viens tāds varbūt nedaudz īpašāks, grūtāk atrast ir, bet es viņu priekš sevīm saucu par tādu filējas aizstāļēju, ja tas ir šķiņķis. Vārdā ir nosaukumā langets, viņš sauc kā langets, un viņš ir izteiktām šķiedrām, bet stipri līdzīgs filējai. Un līdz ar to, ja viņu tā labi prasmīgi izcep, vajag nepārcepot, tad viņam var panākt līdzīgu efektu kā filējai, tikai par 3 reizes zemāk cēbi. Un tur gan prasmīgi jāsagriež un pēc tam pret šķiedrīgi, lai tā šķiedrīgi ir maksimāli līdz, bet šoreiz pagaršosim. Zinu, ka mēs esam garšojuši kaut kad atpakaļ tibonu steiku, ripsteiki ir pakruvēt, tad šoreiz būs ribāji un langets. Un es parasti arī, kas maniem atbrauc ciemos, es tad saku, vai varat atšķirt garšu. Garšu no viens muskulis un otrs. Un tāpēc nevajag aizrauties ar garšvielām, pieliekam sālīti, iesmērējam ar olīveļu. Viņš ir pielīp klāt, lai arī tās poriņas aiztais ciet, lai šķidrumi netak tik ļoti ārā. Un es teiktu, ka gaļa ir viss ir gatavi. Sagaidīsim kādus 200 grādus un tad es liktu uz restēm. Man patīk tā filozofija, ko tu teici. Šajā sarunā, iepriekšējā, kad mēs runājām, bija par to, kāpēc tu izmanto olīveļu nevis sviestu. Jā, tas ir īsti arī biblisks. Bieži vien mēs redzam, kā gaļu cep sviestā, bet, ja mēs skatāmies Salmana pamācībās, tad tur ir teikts, ka nevāra kazlēnu viņa mācas pienā, un tad sviests jau ir principā no pieda atvasinājums, tikai sakults cietā formātā. Un man tā vienmēr, kad es gribētu cept sviestā, man tā raksturvieta runā prātā, un tāpēc es lietoju olīveļu. Bet es redzu, ka daudz to dara, bet es tam ir arī tā, es domāju, ka... Var kausēt sviestu, cept sviestā tajā, bet tam ir nozīme, nav,
ja Bībelē tā vēl ir rakstīts, nu tad paklausīt. Jā, kad der paklausīt. Un daudzas ir šādas te mazas nianses, īstenībā arī no Salmana pamācībām, nu vispār no Bībeles kopumā, ko es arī savā dzīvē. Es viņus lietoju, vienkārši ikdienas gaitā. Tādu, nu, it kā sīkumu, bet es ticu, ka tam kaut kāda nozīme ir. Nu, nepavēlti tas tā ir ierakstīts. Es zinu, ka tas ir tādā kontekstā tādai rituāliem un upurēšanām un tām lietām, ja, kas ir bijuši kādreiz. Bet arī, ja skatāmies to košeris, ja, certifikātu un zinu, ka vairāk Latvijas uzņēmumi ir certificējuši savus produkcijas, ja, nu, tur gan tad ir jāievēro. Un, es zinu, ka pat tādos restorānos, ja, Izrēlā, kur ir visplašāk šis te košeri, arī arī ir košeris restorāni, bet tur pat vienā ēdienkartē neatradīsi gaļas un pienas produktus, ja, vai arī pat tādas ātrās ēdināšanas iestādes, ja nesauksim vārdā, bet visi zina, tad tur pat ir tādas sieniņas starpā, ja, kur pilda saldējumu, kur tu var apēst burgeri. Jā, jo tas ir, un tas ir viens no košeras pamatprincipiem, jo es zinu, ka arī mēs esam kā saimniecība piedalījušies, jo uzņēmumam jāparāda visi ķēdi, piena, jā, vai no gaļas līdz jau katram produktam jāpierāda šī certifikācija, kad viss tas posms atbilst. Un tad ir nācies iet cauri šim procesam. Un pastīties to. Un, jā, tur daudz atziņas ir, kas, es domāju, ka arī no šajā gadījumā šī atziņa arī ļoti labi garšo. Jā, es tad tā kā pie tā var palikt, un arī tas ir viens no veidiem, man liekas, vispār cilvēkam, jā, tādu, kas ir garšu cienītāji, un ka tas ir arī viens no priekiem. Jā. Es sniedz prieku, gandrību. Es domāju, ka ir svarīgi, ka mēs atrodam veidu, kas mums patiešām patīk. Mums bija viens brīdis mājās, ka bērni tādi ļoti cimparlīgi un izvēlīgi par to, ko viņi ēdīs un ko viņi neēdīs. Es arī vienmēr mēģināju viņiem izpatikt nenormāli. Nu, tā kā atrast, es nelikšu tādas garšvēliņas vai vēl kaut ko, kas ir iekasтрēlēšu. Jā, un arī varētu pieliet, lai vējš neaizpuši. Kas viņiem labāk garšo vai kas viņiem labāk patīk. Vienā brīdī tik maz kaut kāds garšās lietas, ka kaut kādā ziņā ceļus paliek prieknes. Mums saprīt patīk mazliet tāds piperots asāķis. Ja viņi neēd ne tādu, bet tādu, tad mēs mums taisam tā, lai mums vismaz un tad viņi kaut kā eventuāli pielāgojās un tomēr ēd arī mazliet ar šiem pipariņu un asu. Bet jā, es domāju, ēdiens ir viena no baudām. Ja mēs te runājam par Bībeles patiesībām, pat Bībelē teiks, ka debesīs būs, jā, vērts vīns un trāk neēdienu. Nu, tad... Man patīk, kad arī pēc uzvaras, kad bija atjaunots tas Izraēla mūris, un viss viņš teica, ka tagad ēdīsim treknu un dzersim savu. Nosvinēs. Tas svinēšanas patiesības viņas visu laiku ir. Redzot, tā ir lieta, ko man liekas cilvēki aizmirst. Un bieži vien domā, un Dievs ir tas, kas ierobežo, kas man atņem prieku. Bet īstenībā, paskatieties, reāli, ko Dievs viņš saka cilvēku. Pirmā lieta, ko viņš cilvēkiem saka, ir atpūties. Ja viņš rada cilvēku, un tad viņš iedod sabatu. Brīvdienu. Viņš saka, tu esi tikko ienācis šajā pasaulē, atpūties. Ja? Mums liekas, man ir jāizvelk nedēļa līdz brīvdienai. Dievišķais princips ir atpūties, lai tev būtu spēks strādāt. Tā kā no otras puses vispār skatīties. Man liek, vai ne? Par to pašu par ēšanu. Ja ir kaut kādi ierobežojumi, tad viņš saka, smagi pastrādā, tagad svinam. Ja, cik daudz, nu, tā pašā ebreju kultūrā viņam ir svēti, kur Bībelē teica, nedēļu sviniet. Ja, tur, un mums ir, jāatrod mūsu dzīves ritmā brīži gan, kad mēs apvaram. Kad mēs restorējamies. Jā, arī, kur mēs kārtīgs redzam cilvēkiem, ir vajadzīgs mērķis, ja ne? Nu, tā kā tu arī priekš teici, ja, ka tu strādā, ka tev kāda virzība uz priekšu. Tas arī dod gandarību, ka tu esi paveicis. Jā, tas bija grūti. Jā, tev ir tūliņas uz rokām, vēl smagi darbi. Tu esi izdarījis. Un tas vēl prieku. Mēs esam radītas darbā. Mēs esam radīti arī atpūtai. Arī daļa no tā ir ēdets. Es domāju, svarīgi, ka mēs atrodam laiku savai ģimenei. Citi saka, es neesmu gatavs bērniem, ne? Tas ir tik grūti. Neviens nekad nav bijis sagatavots tam, ka ienāk pirmie bērni ģimenē, un tas patiešām
padara dzīvi dārgāk, grūtāk. Bet reizē mums tie bērni. Pārējot to prieku, viņš tev atver jaunas lopačus, tu tur tev var vairāk sāpēt, un tev var arī vairāk būt prieks un laimes sajūta. Mēs jokojam, kad, ne jokojam, tā ir īstenībā dzīves patiesība, kad mūsu hobija ir bērnu atkrāšana. Mums viņi ir 6, un mums nav tāda izteikta savi hobija, bet tas kopējais hobijs ir bērni. Un beigās mēs sapratām, ka mums ir īstenībā ļoti daudz hobiju, jo mēs ejam uz futbolu, mums ir jāskatās dažādi mači, jāiet kopā. Tad mums ir 2 balerīnas, tad mums ir balets, kas ir jāskata mūsu bundzinieks, kas ir bungām, pianists, ar klavierēm. Un tad beigās saprot, ka tā dzīve tev kļūst tik piepildīta, jo tev ir jātiek līdz arī bērnu šiem visiem pulciņiem, visam tam un tām interesēm. Un beigās tev pašam ieinteresējās. Man likās, domāju, kā var skatīties futbolu. Un tagad tu sāc to darīt, interesanti, ka tev puika prasa, un šakil, aizbraucam, pastamies, tur spēle būs tiešām skatīties, kā veči dzerā bumbu. Sāc skatīties, tomēr ieeja azartā, un paliek interesanti. Pirms brīža minēja par to, kad jums bija, kad tu piedalījies, ja bija kā instruktors, droši vien, kad arī veidotājiem šeit PPI drafa nometnē, kas tieši puišiem, jauniešiem, es zinu, kad arī vīriem. Varbūt tur pastāstīt pāris vārdos vairāk, ko jūs tur darat, ko tas nozīmē, draft, draft tas ir kaut kam draftēt, kaut kam izlikt uz... Precīzi, tas arī BPI drafts, tas izriet, mēs gribējām, tas jau vairāk nekā 15 gadus, mēs mēģinām sagatavot jaunus puišus vīrietībai, lai viņi būtu sagatavoti dzīvei. Mēs redzējām, bīskaps tajā brīdī Pēters Sproģis ar šī brīža esošo bīskapu Kaspars, tajā brīdī vēl mācītāji. Viņi redzēja vajadzību, ka ir tik daudz jaunu puišu savalstās ģimenēs, kuriem nav tēvu piemēru, kuriem nav pat vecāki brāļi, kuram paprasīt vienkārši dzīves patiesības. Mēs gribējām stiprināt tos jaunos puikas, palīdzēt viņiem no puišaļiem kļūt par vīriem. Un es tagad jau 7-8 gadus, vismaz es vienu no nometnēm katru gadu pievienojos un kalpoju. Tas ir tāds tiešām mērķiecīgi kalpošana, kur mēs gribam šiem puišiem palīdzēt pārvarēt sevi, izkāpt no komforta zonas. Daļa no viņiem vecāki negribot viņiem. Gribot viņiem labu, ir padarījusi dzīvi pārāk vienkārši. Tad viņš sēž savā dzīvē, savā istabā pie datora, viņš pat vairs skolā netiek līdzi. Un te ir viens brīdis, viena nedēļa viņa gadā, kur mēs sakam, vai paņemam ierīces, vai uztaisam detoksu un uztaisīsim grūtāko nedēļu tavā dzīvē. Kur būs fiziski pārbaudījumi, kur būs emocionāli, mentāli pārbaudījumi, garīgi pārbaudījumi, kur tev būs jāatrodā komandā, kur tev būs jāatrod savu līnijas. Protams, mēs tur rūpējam. Mēs viņiem tiem puikām nenākam kā skolotājs. Mēs nebūsim to vecākais brālis. Mēs arī sakām brāļus. Mēs gribam viņiem būt kā vecākie brāļi, ja tur neizmantojam vārdu skolotājs. Mēs, kad uzrunājam šos puikas, mēs sakam, vīri, jo tu esi vīrietis, tu esi piedzimis kā vīrietis. Tā nebija tava izvēle, tā bija Dieva izvēle, ka tu piedzimi kā vīrietis. Mēs viņus zinām par vīriem, un mēs esam brāļi. Mēs veidām tādu brālību kopienu, kur mēs viens par otru iestāvamies. Mēs tur cenšamies, kā brāļi, viņi arī pakautās, viņi pacīnās savā starpā. Kādreiz nokaitina viens otru. Jo dienas beigās mēs iestājamies. Un es pēc šīs nometnes satiku vienu māmu, un viņas dēls, viņa man bija bijis citās nometnēs, jauniešu pusauģu nometnēs. Viņš tā bija tāds, kas neiesaistījās, bija tāds nepatikšanu avots, kur sakot pārēsē. Mēs tā nomēsat, kā ir pāris dienas par nometni, tas izstāvs. Jo mēs no vecākiem dzirdam šīs atsāpes, no pašiem puišiem mēs dzirdam, ka viņi apņemās sportot, un viņi to nevis tikai apņemās, viņi to dara. Viņi sāka palīdzēt. Ar kādu vecumu mēs runājam? Nometne nebija draugs no 14 līdz 19 gadiem. Un tad ieslēgās. Viņa vecums? Jā. Mēs redzam, ka ir kādreiz kāds iešmauks 13 gadnieks, un tur mēs redzam, ka viņš jau ir puikiņš. Jā, kad vēl pietrūkst. Vēl pietrūkst. 14 gadi ir tas brīdis, kur vecajās, senajās kultūrās tas jau būtu vīrietis. Viņš jau varētu precēties.
Viņš ir fizioloģiski spējīgs radīt pēcnācējus. Jā, pubertāte ir sākusies. Viņam ir jāspēj uzņemties atbildību par savu rīcību. Ja viņš to nespēs, viņš sataisīs ļoti daudz sāpju šajā pasaulē. Un mēs viņiem mācam par to, kā cīņoties. Mums ir tāda 3 gadu programma. Pirmajā gadā mēs viņus tēlēni izsipoties iedzenam mežā, mēs izdauzamies, izcīnamies. Varbūt atnest salvetes un rūvīt, ja? Un otrajā gadā mēs viņiem sakam, tas, ko tu pagājušajā gadā iemācījies mežā, mēs viņu pārmetīsim uz reālo dzīvi. Un mēs to pašu nometni, citiem uzdevumiem, noturām pilsētas vidē. Nelielā pilsētiņā vai ciemā. Un tad tiem pušiem ir tagad jādomā, kā līdzīgs principus pārmest uz dzīvi, kur viņiem ir uzdevums atrod šajā pilsētā iespēju kalpot kā. Un tad tur ir kuļķis, kas atrod omīti, kurai vajag uzrakt dārzu, viņš tā mūžā saskaldīt malku, nokrāsot lomas, vēl tur kaut ko. Viņiem jāuzorganizē pasākums. Tas ir tā kā otrā gadā. Tas ir otrajā gadā. Pirmajā izgājis tās fiziskās ciešanas. Jā, un mēs viņiem parādām, redzi, tā nav tikai rotaļa vai spēle kaut kāda. Viņa savu veidu izdzīvošanas skola, jā? Savā ziņā, jā. Un galvenais, ka visi izdzīvo. Jā. Tas ir labāk. Tā ir svarīgi, jā. Un pa visiem šiem gadiem ir, man liekas, uz vienas rokas tikstiem saskaitām puikas, kas ir aizbraukt mājās pa 15 gadiem. Ir kodām traumām? Nē, es domāju, viņu izveidēja. Traumas ir kādreiz gadās dzīve notiek, vai ne, kad ir puiši un aktivitātes, tad tur ir traumas, tad vienmēr viņi pārdzīvo, kur viņam jābrauc pie ārsta, un viņš nevar pabeigt un noļakt. Tāpēc es saku, nekas nākamgad varēs, vai ne. Bet tas viss vienmēr ir. Mēs ļoti rūpējamies par drošību. Mēs esam tie instruktori. Tiešām tur ir armijas cilvēki, tur ir mācītāji, tur ir uzņēmēji. Es nāku un es veltu savu laiku, lai kalpot tiem puikām. Un tas tik forši to redzēt. Un tas maina mums paši. Katram mums vajag to vienu brīdi, kad mēs izkāpjam no komfortzonas. Uzliksim pacepties. Jā. Jā, nē, tā ir noteikti ļoti laba lieta. Šeit jau jauniešiem kalpošiem, jā. Iemācīt kādas pamatlietas. Pat īstenībā ir prasījuši kaut kur mammas, ja, kas vienas audzina puikas, ja, kā pierunāt to puisi. Ja, viņi saprot, ka tas ir vajadzīgs, bet es piedāvāju, ja tu vari aizbraukt šeit un tā, bet puisi, nē, es negribu. Tikai tāda spurainais tīņu vecums, kā varētu sakt, un mamma saka, jā, nav kā tēva piemēra dzīvē, jā, Viņš ir kā pierunāt, ja, šo puisi, mēs arī esam tā runājuši, ja kāds draugs vai ne vēl kāds, kas var paaicināt līdzi, jo šīs momentus jau ir brīvprātīgs. Jā, bet cik kā es vēl šogad pāris puikām runāju, es kārt uzzināju par to nometni, viņš saka, es neuzzināju, man mamma atvedis, kurā brīdī tu uzzināji, kur tu brauc. Tā ir brīdī, kad es izkāpu no mašīnas. Viņi vienkārši man pateica, tu sataisies, es tev aizvedīšu, saliksim somu. Viņa pat viņam saliek somu, ja viņš nezina, uz kuriem viņš ir atbēlis. Un tas drutiņš šoks ir, bet tā pašā laikā tur ir tas brālība, kur viens otru liet tālāk. Bet tas puisis, kur šādi atved, viņš ir izgājis līdz galam. Jā, mums viss izturēja. Mums ir puiši, kuri ir tādi ļoti motivēti, un tad ir puiši, kuriem ir, nezinu, tur šis uzmanības deficīts vai ne, vai hiperaktivitāte, un viņi atkal netiek ar savām emocijām domām, bet mēs jau nesakām, ka tu esi slikts. Mēs pēc tam caur sarunām redzam, īstenībā tam džekam ir skolā izcīņā bišķi, ka tur ir bulings, mobbings, vēl viss pārējais, ka viņam nav spēka pastāvēt, un tas ir viņa aizsardzība mehānisms. Un mēs šeit viņam palīdzam pārvarēt. Un te ir pirmā reize, ka kāds viņam uzslavē un saka, tu vari, tu esi malacis, tu iztur vairāk, vai ne, nekā mums likās, ka tu vari. Tāds ieteikums, jā, kad uzdāvina pārsteigumu dāvanu. Es īstenībā pats esmu piedalījies tādās izdzīvošanas skolās, un mums aizbrauc kādā pārteikt. Pacam sanāca piedalīties kādās tajos izdzīvošanas skolās, un kur tu vari pārvaldīt savu raksturu. Raksturu izaicinājums. Jā, un tad tu saprast, kurā brīdī, bet ir labi apcedāties savus robežas, līdz kuriem tu var iet. Un tad arī ir bijis, es atceros vienu gadījumu, tur arī puisis, viņš saka,
sakarvāt ar somas un viss, un viņam sajūta iekšēji bijusi, ka brauc uz kaut kādu kūrotu. Nu tā, viņam dzimšanas diena un viss, saka, būs pārsteigums, un viņš saka, un kad piebrauc, un viņš vienkārši saka, tu jākāp ārā. Viņš saka, kā jākāp ārā? Un esam atbraukuši, viņš saka, paskatās, kāds 11 puišas ar lielām mugursomām. Viņš saka, kā, viņam tur ekipēja, viņš saka, tev bagāžniekā. Viss salikts. Viss salikts, jo parasti šajā lietās aizsūta, kas kad ir jābūt. Īstenībā, es pat nebiju iedomājies, ka šāreiz puišiem nekad šādi patās var izdarīt. Tur runā par to centrātais muskaties 4 MLV, un tad ir, es zinu, ka Oskaram Štinskovam, kur ir Pāvilostā izdzīvošanas skola, daudz ir tādā, tieši tev pārbauda savu raksturu. 4 arī bija dos, kurš lasās. Es zinu, ka diezgan daudz, tagad tēvdien tuvojās septembrī, es zinu, ka ir sievas un arī mammas, kas uzdāvina saviem gan dēliem, gan vīriem tieši, pieaugušiem, nevis vairs tur zem 18 gadiem, bet kas ir pieauguši vīrieši. Bet tā, ka somu kravā paši? Ir dažādi. Jā, ir kas kravā paši, kurš grib un var arī pārsteigt. Tas nezinu, tur jāpazīst džeks. Jā. Viņš tev nesasūtīs 3 mājas tālāk. Tā kā būs aizbraukt. Bet mums tas puisis, kurš šitā atvedīšu vairākas reizes, gribēja stāties ārā. Jā. Kur es vispār negribēju un tā? Jo tev piedāvāja, ka brīdī, ja tu gribi tālāk neiet. Un izturēja līdz galam. Tur, protams, ja pienāca kā vadītāji, kas višķi uzmotivēja, tad varbūt izēja. Tad kā tu dzīvē šajās dzīves posmos, ka tev arī te tekstu izstāties? Es nezinu, es nedomāju, varbūt politikā, varbūt biznesā, varbūt laulībā ir tie virs kaut kāds brīži, kad tāds, pietiek, es gribu izstāties. Tur ir simulētā vide, tad ir īstā dzīve. Kad tā īstā dzīvē, tas, kas liek iet uz priekšu, kad tu apzinies sekas. Un arī runāt par laulību, attiecības bērniem ar visu, tu saproti, ka tev viņās ir jāieliek. Un tas nāk no biznesa vidas, un tu ļoti labi saproti, ka nozare, kurā tu ieguldi, kurš tu attīsti, viņa aug. Un tieši tas pats ir tādās dzīves jomās, ja tu gribi augošu laulību, tad tev viņā ir jāinvestē. Un es bieži vien puišiem arī vadot vīru vakars, šeit kā Valmērā, es viņiem saku, vai jūs sakat, mums tur laulībā jūtas ir atzisušas, jā. Es saku, bet vai tu vēl tieši tikpat daudz laika savai sievai, cik pirms kāzā? Tā, ka tev bija tas iepazīšanās laiks, kad tu vai nu rakstīji vēstules, vai sūtīji ziņas, atkarībā kurā gadā jūs iepazināties, vai tu ej tikpat biežos un tikpat garos randiņos, kā toreiz. Jā. Paņķersim mūdiem. Un visi jau tev tie ikdienas rūpes un raizes ir tā visu nomākuši, ka tu jau vispār nebarot. Un tas ir tā augsts, iestādīt vienu laistu, vienu nelaistu, redzēt atšķirību. Un kad viņš uzmotivēt puišus, kad es saku, veltīt laiku. Un tam, kam tu mums īstenībā pamat mērvienība ir laiks. Es bieži vien, mums reiz mēnesī tie vīri vakar ir, un te es saku, paceļam rokas, ka šonadēļ ir bijis uz 3 randiņiem. Neviens netic. Bieži vien pie viens nepat, ja es saku šonadēļ. Tas ir no pirmdienas līdz piekdienas. Un tas, protams, tāds provokatīvs, bet tas liek aizdomāties. Protams, ka tu nākamajā reizē prasa, tad ir jau rokas, ir jau, kad vismaz reizi tajā nedēļā. Zini, ka tajā ceturtdienā ir jāiet. Jā, pirms tam Jānis prasīs. Bet tu aizat pie ļoti labas lietas, pie atbildības cita priekšā. Jo tad, kad man sajūta, ka es atbildu tikai savā priekšā, vajag grūti motivēt sev. Man tas ir, piemēram, kaut kādu sporta zāles vai svaru zāles. Es nespēju viens pats. Ne brīdī, ja mēs tev sarunātu, klausies rītdien ejiet, tad es varbūt arī aizietu. Varbūt tad es aizietu. Un tāpēc es, piemēram, spēlēju futbolu, jo tur ir tā, ka es esmu atbildīgs džeku priekšā. Un pie tam es esmu vārdsaks. Un ja es neatnākšu, un viņiem nebūs vārdsaks, kaut kā viņi tiks galā, viņiem būs grūtāk. Un tas ir mans veids, ko es ir. Un es domāju, arī ikdienas lietās ir tik svarīgi, ka tu atrod to kaut kādu, vienalga kā tu nosauc draugu, mentoru, brāli,
kādu, kas tev var palīdzēt, kā tev iet šajā jautājumā? Kā jums ar sievi iet, kad jūs randiņi bijāt? Šitos tieši taisnos neētos jautājums, ne? Citiem atkal... Vienmēr gribās attaisnoties, tagad kāds sezonas šitais ir jāizdara, tas jāizdara. Mēs arī runājam, par šīm riepām, kad ir jābūt vienādi par piepumpētām tām nozarēm. Ir taču sezonas, ir vasaras sezonas riepas un ziemas sezonas riepas, tās arī jāapmaina. Un šeit arī, bieži vien ar šīm sezonām, man patīk tā teikt, tas ir kāds lektors jau tāds teiciens, bet kad jebkura aptruna ir labi izplānoti meli. Jā, melo pats sev. Tu vienkārši sev piemāni ar kaut kādu atrunu, ka es jau nevaru sportot, jo man tur muguras sāp. Un es saku, varbūt aiziet pie fizioterapeita noskaidro, kas tev tur īsti ir. Kur sportēt? Jā, un ko tu vari. Jā, noteikti kaut ko var atrast, kāpēc nevar. Vai arī tu aizies pie tā fizioterapeita, un tev pateiks, ka tev vairāk jāpastās. Jā. Pazudu man atrunāt. Bet kāpēc es nevaru? Kad bieži vien tu uzdod jautājumu, kad es nevaru. Protams, kaut kas nodilst tā, bet staigāt, tur rokas var pust, viss kaut kā var atrast, ko darīt. Un sezona var būt, un tas ir pilnīgi saprotami. To nevajag arī nonicināt. Bet ir vērts pastīties tādā retrospektīvā. Varbūt tavu visu dzīve ir tāda sezona. Un tad tur ir jāveic kaut kāds pārmaiņas. Ja mēs kādreiz ar sieviņu runājam, šī ir tāds sezons. Tiešām šī ir sezona. Ja? Vai tāds ir mūsu izvēlētās dzīves režīms un ritms? Ka mēs esam tādu sezonu radījuši. Jā, tur ir tāda atbildība. Mana atbildība, vai ne? Tu brīdi miestos. Apmēram ir ļoti grūti, kā daudz mācītāji ir, kā saucamie people pleaseri, kam patīk izpatikt un gribās būt labiem pret visiem. Mums visiem gribās būt labiem pret visiem, bet man liekas, ka tādās profesijās, nozarēs ir vairāk šādi cilvēki. Un man ir tik ļoti grūti cilvēkam atvērt, ka viņš man kaut ko prasa, vai ne? Un man ir, piemēram, vai mēs varam satikties tajā dienā? Un es zinu, ka man, piemēram, ir pat brīvdiena jāieliek savu kalendārā, jo ja man nav ielikt kalendārā, tad es pateikšu, jā, man ir brīvs. Ja man ir ierakstīts kalendārā brīvdienu laiks ar ģimeni, tad, kad tu man zvanīsi, matīs, vai mēs varam satikties, es pacīšos kalendārā, teikšu, zini, man vispār tur jau kaut kas ir ierakstīts. Bet tā nav tā, kad tu esi ierakstījis to brīvdienu, un tad tev ir tāds pasākums, kur tiešām gribās. Tiešām gribās, un es sen būtu gribējis tur aiziet. Jā. Tagad pēkšņi tev aicinu, tev ir ierakstīt ģimeni vai brīvdienu. Nē, protams, un tas ir normāli. Un tie kaut kādi kompromisi jau vienmēr dzīvē notiek. Ja tu vismaz zini, ko tu upurē tajā brīdī. Ja? Bet tu neesi tik taisns, un kad tur ir ierakstīts brīvdiena, vai tas prezidents man aiciet, es netienu. Zini kā, man, piemēram, šodien, kad mēs šo filmējam, kalendārā ir rakstīts gatavoties svētdienai. Ja? Un tas ir kaut kas man ir katru nedēļu vienā tā pašā laikā ierakstīts gatavoties svētdienai. Jo es zinu, ka man būs manai komandai, draudzes darbiniekiem jāatskaitās, par ko es svētdien sludināšu, lai mēs varam sagatavot dievkalpojumu adekvāti. Vai ne? Bet es apzinos, es esmu šeit ar tevi, mēs filmējam podcastu, pēdam labus gaļu. Es ar ģimeni? Es esmu ar ģimeni, viņš šobrīd ir aizkadrā, bet es esmu ar ģimeni. Un man būs jāatrod tam laiks citur. Bet es zinu, ko es kā rēķinu, es esmu šeit. Un kur man tas ir jāizpild. Un tad arī tev vieglāk ir atbildēt sev. Es domāju, ka tas viss ir normāli. Dzīve notiek, izmaiņas notiek. Tev un, es nezinu, es par sevi varu runāt vairāk. Man, paldies Dievam, ir pietiekami elastīgs darba grafiks. Es varu pats sev kārtot. Citam nav tik daudz elastības. Viņiem patiešām ir jābūt 8:30 darba vietā, un visi viņiem nav izvēles. Un viņiem tur līdz 5 vai 6 ir jābūt. Tāpēc viņam ir stundas pusdienlaiks. Man ir protams, kā pie mācītāji nāk pāri ar visādām valdību problēmām. Es jau klausos, jums darbi ir pietiekami tuvu. Kā būtu, ja jūs vismaz vienu reizi nedēļā aizietu pusdienas paēst kopā? Ja, jo viņi teica, mums nav laika, kad aiziet rādiņiem. Es saku, neiet rādiņiem. Veldiet laiku. Mums mās bērni, mēs nevaram. Es saku, ok, bet jums ir deadlist. Jūs varat atrast pusdienlaiku kopā. Satiekaties uz pusdienā. Ar kolēģiem aiziet. Tieši tā. Un tu vari sākt veidot kaut kādu
vienkārši jābūt radošiem. Ja, cits saka, man nav laika palasīt Bībeles, tiešām nav laika. Ja. Tad, lai mēs paskatāmies tavā telefonā, cik daudz tu esi sociālos tīklus vadīts vai. Mēs jau paši izdarām izvēles un paši sevi kompromitējam, tā kā tu teici, paši melojam sev. Aha, jebkuru atrunu ir labi izdomāt. Tieši tā. Jā. Tas ir tāds, un man tā liekas, tas ir viss tas šie te kopums, viss arī tas, ko mēs pārrunājam, tas ir tas, kas mums nozod prieku. Jā. Kas beigās tev ir nozadis prieku un jūties saīds, tāpēc, ka tev iespējams no tām 4 riepām, ja, ko minējām, kas ir garīgais, emocionālais, finansiālais un fiziskais. Jā, tad, kad viena no riepām ir tukša, beigās 2 tukšas, 3, beigās viss tukšas. Visāk tukšā, kaut kā lapinies to mašīnas priekš, bet tā nav tā dzīve, kā būtu jābūt. Spiediena arī neko nedevis tev, ka tu esi pārkums. Es daudz redzējis ļoti burīgs cilvēks, kuriem tas emocionāli garīgākums. Bieži vien arī fiziskā vienkārši nav. Mēģina kaut kā izbalansēt. To nevar. Ir jābūt tam balansam visā. Tajā slēpjas tas priekpilnums. Priekpilnums, kas ir nepieciešams. Un bieži vien pa latviešiem tā saka, atbrauc šeit. Es mēģinu. Es sirdī smaidu. Es ejēju. Bet, kā, bet tā ir arī daļa no kultūras. Mēs arī, kad esam kādreiz bijuši ārzemēs īpaši, varbūt, ir tāda viesmīlības kultūra izteiktāk, nezinu, par Amerikā vai kādās citās dienvidnieku zemēs, ne, kur visi smaida un ir emocionāli. Un tev, nezinu, man sieģis, tev atver durvis, ka tu ar ratiņiem ej. Ja tev palaiž, un tev viss tāda, es tev pieskāpšos priekšā. Ja. Un starp citu vakardien, es biju bērniem aizbraucis uz jūrai, tad padās mums tuvākā jūras mala ir Tūja. Jā. Un es zinu, ka man bija 10 eiro, un jau tur ir par iebraukšanu jāmaksā, tā kā parkingā. Bet ne 10 eiro, bet tas skaidrā naudā, lai, jo es citreiz viņiem priet karš norēķinu, citreiz neiet. Es domāju, man ir. Un es nopirku saldējumu veikalā, iznāk ārā un ieliek rokas kabatā, es jūtu, ka es laikam visu pieliku pie telefonu un izkrits kaut kur pie kases. Es eju atpakaļ un tā kā meklēju, skatos, nekur nav. Man meita bija pēc tam vēl ieskrējusi pēc manis vēlāk nedēļ prasu. Tu neredzēji, un es teicu, nē. Tad viens vīrietis pienāk, angļu valodā prasa. Es atvainojos, viņus kaut ko meklēju. Es saku, jā, es 10 eiro pazaudēju kaut ko. Te padās 10 metros par mašīnu un veikalu. Šeit man jau tā likās. Es priecīgs, ka es atradīju īpašnieku. Un atdevu man atpakaļ. Ļoti reti, kurš aizdara. Jā. Bet tam nav jābūt ārzemniekam. Tas var būt es, tas var būt tu, tas var būt jebkurš. Es ticu, bet tas bija tāds, ka tas bija puisis, kas runāja angļu valodā. Jā. Un tas bija tāds, un tāpēc tāds jautājums katram sev, ja, vai es atdotu 10 eiro, es redzētu, kāds kaut ko meklē. Jā. Kad izstāst, šitai truši, ka tas, kur pazaudēja. Jo tā bija viedīgā daudz zīmu. Es zinu, ka nedrīkst likt kopā ar telefonu vienā kabatā. Jo mēdz pielikt. Un tas tā bija noticis. Bet tā tāds patīkams emocijas no vakardienas. Nezinu, tas ir viens moments, kur tev laipni džeks vienkārši. Viņš uzlaboja tavu dienu. Tie ir nosacīti 10 eiro. Visdrīzāk tu nepaliki ne bagātāks, ne milzīgi nebagāks par to summu. Tā vienkāršā laipnība, kura praktiski nemaksā neko, otram cilvēkam var tik ļoti uzlabīt un dienu. Jā, es ticu, ka arī viņam pašam, protams, viņa arī svētīs, tad liels paldies, ka forši, ja, tā, kad pārsteigums. Jā. Un tas ir viss tā kā, tas ir, kad arī esam uzcikuši. Cik ilgi viņai ir jāpūtīs? Kā tu viņu jāpūtīs? Es viņu atpūtinu apmēram ar kāds 10-15 minūtes. Tā atpūtināšana ieliec viņu tādā, es lietoju māla bļodiņu, es paņemu foliju, nebeigsies, paņemu foliju, un viņš tā kā tai savā karstumā pastāv. Jo viņai vajag tam karstumam iet līdz
vidu, jā, vismaz ar kādiem 70 grādiem uzsilt, lai viņi būtu gatavi. Jā. Un tad tā atpūtināšana, tā ir apkārt. Tad viņi tādu pastāv un tad jau baudīsim. Uz ļoti labs teiks, viņš bija diezgan papies, cepām 16 minūtes. Vairāk pagrozot. Un arī viņi izcepās. Protams, jāstāv pēc plāna. Formula 4 darbojās pie nosacījuma, ka gaļiet vismaz 3 cm. Tad tas strādā. Plānākiem propumiem viņam bišķi mazāk. 3, 12 minūtēm. Tas tā parasti uz acu novērst. Jā. Acu bieži, tad jā, būs periešām var. Jā. Un tas ir tāds. Tad nezinu, droši vien mēs ar šo varētu arī noslēgt. Varētu kaut šim vēlējiem pateikt cilvēkiem, kas noklausījās šo podcastu, ierakstu. Es gribētu teikt par prieku, par lietām, par to, kas veido dzīvi. Es, protams, varu tādu īso novēlējumu, kad priecājieties, es vienmēr jums teikšu priecājieties, tādiem Pāvila vārdiem, bet tu novēli. Es gribēju arī Pāvilu pieminēt, jo Pāvils šokad viņš saka, viņš ir ciet, viņš ir apstākļos, kuros neviens no jums negribētu būt. Bet viņš ļoti skaidri parāda, ka prieks ir par apstākļiem, nevis par apstākļiem, bet par izvēlēm, to, kas arī atūstas no to prieku. Mēs nu pat nosvinējām Tautas varonē Lidijai Pasmanē 100 jubileju. Arī no mūsu draudzes. Tas prieks ir par viņas piemēru, cik ļoti viņa visā savā dzīvē, lai arī cik skarbos apstākļos būtu bijusi, kādā izsūtījumā, kādos cietumos, kādās majāšanās, viņa vienmēr ar pateicību prieku. Un es varu skatīties uz viņu, es varu skatīties uz daudziem šādiem ticības varoņiem un piemēriem un saprotu, ka runa nav par apstākļu. Runa ir par manu izvēli, kā es tajā situācijā reaģēju. Un es domāju, tas arī ir mans novēlējums mums katram, lai mēs izdarām šīs izvēles pareizi. Nevis īstermiņā, kas mums nodara kaitējumu, bet tādas, kas nes svētību. Pašu dzīvē, vistuvāko dzīvē un tad tālāk jau mūsu pilsētā un mūsu zemē. Jā, pieminēja arī Lidiju un šīs 100 gadus svinību. Tas arī, ko viņa iznes uz saviem visiem gadiem cauri, arī šai Latvijas nebrīvei, tad Latvijas sirdī. Jā. Ka viņi nesa Latvijas sirdī vienalga, kas būtu, un ka viņi ticēja, ka Dieva svētītai Latvijai. Tā kā viņi līksmosimies un priecāsimies, un vienmēr priecāsimies, un nesīsim sirdī šo prieku, un man šķiet, jā, ka caur to integritāti, caur to, ka pieskatot, ka tās riepas visas ir vienādi spiedieni, ja, ka to mēs varam arī realizēt. Jā? Jā. Dievs svētīt. Jā, par Dievu svētītu Latviju.